Sveiciens, darbie skatītāji, oktobra 1. dienā. Šodien jāvēlā futbols. Mājinieki Etvāri Jāgavā uzņem Daugavpils komandu. Daugavā! Tikos iznāca ar viesu komandas sākuma sastāvā. Aleksandrs Rudīnas saņem sākuma. Vārtus FC Daugavas labākovis 33. numurs Mamuka Gongadze. Šitādā spēlē mēs jau nevaram neko izdarīt, ja mēs baidīsimies ņemt uz sevi iniciatīvu. Ot jāspēlē tā kā Vlads, tā kā Roma, tā kā Klimovs. Iet uz priekšu droši spēlē, nebaidās kļūtīties, un tad jau viņiem ir problēma. Nu, visiem tā ir jāspēlē. Piektais numurs Gins Breimanis. Laukumā dodās 32. numurs Boris Bogdaškins. Brīdināts FK Jelgavas vārdsargs 81. numurs Marks Bogdanovs. Vārtus FC Daugavas labā guvis 33. numurs Mamuka Gongadze.
10. numurs Sergejs Lovins. Laukumā dodās 26. numurs Vladimirs Žavaronkovs. Ну, меня что сегодня радует счет 2-1, то, что выиграли, победа, а само содержание игры, ну, здесь и сложно предъявить претензии. Хотя есть ряд игроков, которые, особенно в первом тайме, опытных наших ребят из Зизелев и Логин, которые сыграли с большим браком, nu, не характерно. Pirmkārt, slikti tas, ka mūsu centra aizsargi netika galā ar Gongādzi. Pirmie vārti tādā ziņā bija ļoti raksturīgi, ka viņam ļāva brīvi izrīkoties un būt ļoti skaists vārts bez īpaši pretestības, kad spēlētājs bija blakus mūsu spēlētājs aizsardzības. Otrs moments, kas ir noteikti ir arī tas, ka otrajā puslaikā, kad bija puslaika pirmajā daļā, kad mums izdevās pietiekami labi pretspēle un pietiekami daudz iespējas izveidot labas ātrus pretuzbrukumus, nu, pietrūka precizitātes un pietrūka, teiksim, pēdējās labas kvalitatīvas piespēles, lai izvirzītu uzbrucēju, teiksim, tādā pietiekami labā, 100% vārdu gūšanas epizodē. Kopumā rezumējot, var teikt, tā komanda, kas bija meistarīga, viņa arī uzvarēja. Mums pietrūka gan individuālās meistarības, gan arī tādā momentā, kad mēs ielaidām otros vārdus, principā jau vairāk tāda bija, nu, pietiekami haotiska spēle ar garajām piespēlēm, cerībā uz to, ka tur izdosies mums aizķerties, dabūt atlecošās otrās bumbas un uzsist pa vārtiem. Un bija vairāk momenti gan pēc stūra sitieniem, gan pēc autiemetieniem tālajiem, kur šāds iespējas sodu laukumā bija, bet, nu, pietrūka vajadzīgā vietā, vajadzīgā spēlētāja, lai pielikt punktu uzbrukumiem. Bet kopumā var teikt, ka spēles iznākums ir likumsakarīgs un uzvarēja tā komanda, kas nospēlēja kvalitatīvāk.